Pam, ok. Čau visiem visapkārt. Šodien mēs uztaisīsim 3 dažādas mācību stundas priekš 9. klases skolotāja, lai viņš varētu palīdzēt sagatavoties eksāmenam un atkārtot vielu par procentu aprēķiniem. Šajā brīdī es esmu iegājis savā rīkā, kas man ģenerē šos te promptus, un šādu rīku var dabūt arī skolas. Un ko es viņam ierakstīju? Mans viens no mīļākajiem rīkiem, kā jau esmu vairākas reizes teicis, ir šis te promptu inženieris, un es viņā esmu ierakstījis, ka es esmu 9. klases matemātikas skolotājs, un ka es gribu sagatavot 40 minūšu stundu, kurā tiek atkārtoti procentu aprēķini. Un viņš man uzģenerēja šādu te atbildi. Atbilde nav gatavs šis te rezultāts, bet gatavi ir šie te prompti. Es jau viņus esmu pārkopējis atsevišķā dokumentā un paskatīsimies, ko viņš mums iedeva. Un kā promptu inženieris viņš man iedeva 3 dažādus scenārijus, kā es varu lūgt jebkuram mākslīgā intelekta chatbotam sagatavot šo mācību stundu. Nu, un te skatīsimies pirmais prompts. Un te es kam gribu pievērst uzmanību, ka šeit nav vienkārši pateikt, ka sagatavo man stundu 9. klasē par procentu aprēķinu. Bet šeit ir pirmkārt pateikt, kā darbojas kā pieredzējis matemātikas skolotājs. Izveidot detalizētu 40 minūšu mācību stundu plānu 9. klasē par tēmu. Ja tēma ir procentu aprēķinu atkārtojums, un ir pateikt, ko tad man tajā mācību stundā ir jāiekļaut. Ievadas daļa, ja 5 minūtes ātrā iesildīšanās, 3 jautājumi par procentu pārvēršanu decimālu daļās un otrādi. Galvenā daļa, ja 25 minūtes, 3 dažādu sarežģītības pakāpes uzdevumi, procentu atrašana no skaitļa un skaitļa atrašana pēc procentuālās izmaiņas, pieaugums, samazinājums. Un ir arī noslēgums. Nu, mēs tagad paņemsim šo te pirmo promptu vienkārši vienkārši paņemsim, nokopēsim un pārmaiņu pēc viņu ieliksim Gemini, kur es izmantošu Gemini, un es viņam paņemšu šeit Canvas rīku, man viņš ļoti patīk, un šo promptu iekopēšu un sākam, lai viņš mums taisām. Un skatīsimies, ko mēs dabūnam gatavu. Lūk, uzdevumi ar pareizajām atbildēm. Tālāk mums ir galvenā daļa. Jā.
ar visiem metodiskajiem ieteikumiem, jā, tad ir veikalā preci, kas maksājums, jā, aprēķini risinājums, nu, šeit viss ir redzams. Otrs uzdevums, trešais uzdevums arī ar visiem risinājumiem un ar visiem noslēgumiem, metodiskiem ieteikumiem un kam vēl ir arī papildus diferencēšanas iespējas. Nu, šis ir viens variants. Paskatīsimies, kādi mums vēl varianti tika piedāvāti. Otrs variants mums tiek piedāvāts, kā interaktīvas dzīves situācijas modelis. Šajā gadījumā mūsu prompts ir izveidot 40 minūšu matemātikas stundu, kas balstītu uz reālās dzīves scenārijiem, 9. klases skolāniem izstrādāt 4 īstus stāstīju uzdevumus, kurus skolāni var pildīt grupās vai individuāli. Nu, lūk, ko viņš mums piedāvā. Iepirkšanās un atlaides, bankas noguldījumi, statistika un sociālie procenti, uzturvērtība un katram uzdevumam jābūt formulētam kā problēmas situācijai, pievieno instrukciju skolotājiem par laika menedžmentu un atbilžu lapas sagatavošanu. Nu ko, pamēģināsim arī šo nokopēt. Šo es jums visu rādu, kādēļ ir tik svarīgi šie te prompti jau uzvedni, lai jūs redzētu, ka jo mums ir labāki prompti, jo mēs dabonam fantastiskāku rezultātu. Atkal iekopējam un atkal sakam, lai viņš mums strādā. Es atkal izvēlējos šo te Canvas režīmiņu un paskatīsimies. Redzam, ka tagad jau mums ir sekojas plāns, jā, tad ir katra grupa 7,5 minūtes vienā stacijā, un tad ir dažādi uzdevumi sagatavot. Jā, sporta Apple veikals piedāvā 25% ap visām precēm. Jānim ir arī patstāvīgā klientu karte, kas tieši ir papildus 10% atlaidi jau samazināt līdz cenai. Nu, un tad ir uzdevumi. Tad ir nākamais uzdevums ir par bankas noguldījumiem, arī kur ir statistikas un sociālie tīkli, jā. Nu, ļoti aktuāli, jā. Sekotāji, februārī skatījums pieaug par 15%, bet mācības pieaug par 200 sekotāji. Uzdevumi diezgan āķīgi un ir arī ar visām atbilžu lapu sagatavi un ar visām pareizajām atbildēm. Šis ir tāds vēl viens otrs stundas scenārijs. Nu, paskatīsimies, vēl mums tika piedāvāts trešais variants. Paskatīsimies, kas mums bija trešajā variantā. Kļūdu detektīvs, ja kritiskās domāšanas treniņš. Lūk. Nu, kas mums tagad teikt? Sagatavot mācību stundu, jā, 40 minūšu stundai ar nosaukumu kļūdu detektīvs procents. Izveido 5 uzdevumu piemērus, kuros iedomās skolēns ir pieļāvis tipiskas kļūdas procentu aprēķinus. Piemēram, nepareizi paliktas pamats, nepareiza bāze, procentuālajiem samazinājumam. 9. uzdevums.
9. klases skolēniem uzdevums ir atrast kļūvļu, izskaidrot, kāpēc tā radusies, kāpēc kļūdas procentos var tik dārgi maksāt pieaugušam dzīvē. Pievienot skolotāju kontu sarakstu ar pareiziem skaidrojumiem. Nu ko, reku vēl viena uzvedne, ja vēl viens prompts, kur mēs pamēģināsim tajā pašā ģemenī norealizēt. Aizējam uz ģemenī, to krānu paliekam un atkal viņam šeit piekopējam un sakam un skatīsimies, kas mums te sanāk. Nu, redzam, ka jau plāns ir pavisam savādāk. Jā, tad jau ir ar visādiem piemēriem šeit jūs šo visu varat redzēt. Jā, ka kuri kļūda, kā tā radās. Redzam, skaisti uzdevumi, kurus mēs faktiski varam uzreiz arī izmantot. Un arī ar visām pareizajām atbildēm un ar visu noslēgumu efektīvu. Jūs redzat, cik labi iznāk šie rezultāti, ja mēs chatbotam iedodam šo te pareizo uzvedni un pareizo promptu. Ja tevi interesē, jebkurā mācību priekšmetā, kā izveidot vērtīgus promptus, kas tev palīdzēs skolēniem, jebkurā mācību priekšmetā sagatavoties noslēguma pārbaudes darbiem, tad mums šāda veida semināri notiek ceturtdienās. Un tagad jūs aiziesiet uz mīļu skolu, tur pie semināriem, redziet, ka mums regulāri semināri notiek, un šeit kaut kas jāparādās, un šeit ceturtdienās ir tieši šie jautājumi, kas palīdz skolēniem gatavoties noslēguma pārbaudes darbiem. Tad tajos es dodu gan jautājumus, kas palīdz skolotājiem sagatavot stundas, kurās tiek atkārtota mācību viela, gan arī šīs te uzvednes skolēniem, lai viņi paši varētu jēgpilni izmantot mācību intelektu, lai gatavotos šiem te noslēguma pārbaudes darbiem. Kā arī semināru laikā es parādīšu šo te promptu ģenerēšanu mašīnu, kuras skolas var pie manis dabūt.